Šajā reizē mēģināsim atkārtot, kāda ir bijusi katrai firmai kopīgā rēķina summa katrā gadā, kas šeit, šajā tabulā ir bijis atrodams. Šo mērķi pēc atkal lietojam pivotējumu. Tieši tāpat kā parasti izmantojam visu tabulu, un tabulu veidam sekojoši. Kā rindu leibu norādām firmu. Droši vien, ka liederīgi ir bišķiņ to A kolonu samazināt pēc platuma, jo tur mums ir daži gari ieraksti. Kā kolonu leibu norādīsim pavadzam izrakstīšanas datumu. Problēma patreizajā brīdī sekojoši ārkārtīgi daudz dažādu datumu šajā brīdī šeit ir. Šo jautājumu risinām sekojoši. Uzklikšķinām uz šiem datumiem, labo pels taustiņu, un datumiem piemīt ļoti labi īpašību to grupēšanu. Attiecīgi, tātad veicam datumu grupēšanu, mums ir iespēja tos grupēt dažādos veidos, izvēlamies pa gadiem, mēnešus paņemam nost, tikpat labi arī ceturkšņi varētu būt interesanti, tad ir kaut kāds laika posms. Ok. Esam ieguvuši patreizajā brīdī, lūk, redzam situāciju. 3 dažādi gadu skaitļi mums ir 2010, 15 un 12. Un paņemam klientu summas, ieliekam šeit. Viss. Rezultāts ir iegūts. Mēs esam izmantojuši datums, sagrupējuši datums, firmas. Un patreizajā brīdī redzam konkrētu, kāda ir bijusi rēķina summa katrai firmai katrā gadā.